Kā jau gadu 4. maijā mums notiks Latvijas filmu maratons sadarbībā Kinoteātris Splendid Palace. Jautājums jums, kādām auditorijām šīs filmas ir veltītas un kāda ir bijusi šī īpašā atlase un kādēļ tieši tāda? 4. maijs ir tradīcija jau vairāk nekā 10 gadus, un tas mērķis ir uzdāvināt valsts svētkos Rīgas iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem iespēju visu dienu no rīta līdz vakaram iegūt pārskatu par to, kas notiek latviešu kino. Un tāpēc mēs seansus veidojam visdažādākajām auditorijām. No rīta vienmēr ir bērnu seanss, tad dažādām vecuma grupām un principā arī chronoloģiski no dažādiem laikiem, gan no Latvijas vienmēr ir kāds vēsturisks seanss, vienmēr ir jaunāko filmu pirmizrādes, ar ko mēs ļoti lepojamies, ka tieši 4. maijā sakoncentrējas ne tikai viena pirmizrāde pa visu dienu, bet šogad mums ir, ieskaitot mazās īsās animācijas, mums ir kādas 4, 5, 6 pirmizrādes programmā. Tā kā chronoloģiski seanss sākas 11. no rīta, 11. vienā zālē, 12. otrā zālē, un līdz vakaram pēdējie seansi ir 8:30 vakarā kinozālēs, un mūsu parastā tradīcija no paša sākuma ir tas, ka tikko satumst, tad vakarā, tas ir apmēram no kādiem 9:30, kinoteātra priekšpagalmā ir brīvdabas seanss. Tas nozīmē, ka mēs kino rādām uz sienas, turpat blakus kinoteātra ieejai, vienmēr saliekam tur solus, tur ir tējas, kafijas, un tad var līdz 23, kā atļauj sabiedriskās kārtības noteikumi, mēs tad skatāmies kaut ko atraktīvu, tā sakot, skaistam vakar noslēgumam. Bet dienā kinozālēs abās divās ir ārkārtīgi bagātīga programma, ir seansi salikti tā, seansis pie seansa bez lielām pauzēm, tikai tās nepieciešamās 15 minūtes pa vidu, lai publika var nomainīties, bet bieži mums arī ir gadījumi, kad cilvēks kā aiziet no rīta kinozālē tā nosēžās un sēž visas seanses pēc kārtas, jo viņi interesē visu tā programmu, pie kā mēs, protams, rūpīgi strādājam. Un tad, teiksim, ņemot chronoloģiski, mums, tā kā šogad ir 25 gadi aprit kopš neatkarības deklarācijas pieņemšanas, tad vēsturiskajā seansā mums ir tieši šajā 1990. gadā pirmizrādīta filma, tas ir Anša Epnera pilnmetrāžas lieldarbs Es esmu latvietis ar šo simbolisko nosaukumu. Tā bija divsērija apjoma dokumentālā filma, pie kuras strādāja 2 gadus, braucot toreiz tātad no 88. 89. gadā, tieši pats atmodas sākums un kulminācija. Filmas komanda braukāja pa visu pasauli, pa 5 kontinentiem, filmējot, meklējot trimdas latviešus un runāja ar viņiem. Tur ir ļoti daudz šobrīd Latvijā ļoti pazīstami cilvēki, kā Gunārs Birkarts, toreiz vēl salīdzinoši vidēja vecuma arhitekts, vai Vaira Vīķa Freiberga, toreiz vēl Latvijā mazkam zināma dainu pētniece Kanādā, vai Mārtiņš Rītiņš un Aleksandrs Laima Venecuēlā. Visādi šie te pasaulē pazīstamie latvieši. Un filmai tādu papildu dimensiju piešķir tas, ka teksta autors ir dzejnieks Imants Ziedonis, kurš pats arī savā balsī lasa šo tekstu. Un tas teksts, Ziedonis nemēdz rakstīt vienkāršs teksts. Ja tas ir tāds, sakot, teksts pats par sevi jau ir ārkārtīgi iedarbīgs. Tā kā šis ir tāds, kārtīgi patriotisks un latvisks seanss tādam īstam aizkustinājumam, kas arī vēl pēc 20 gadiem ir ļoti aizkustinoši. Visa tā viņu toreizējā ilgošanās pēc brīvības, kas ir tajā filmā iemūžināta. Un tad tuvāk mūsdienām mēs rādam šobrīd aktuāls filmas, kas ir, piemēram, tāds rakurss kā viens festivāla seanss. Mums šobrīd ir ziņas, ka 4 Latvijas filmas ir izvēlēts konkursu skatēs pasaulē ļoti nopietnos festivālos. Tas ir Nionā, Šveicē, Oberhausenē, Īsfilmu festivāls Vācijā un pats galvenais pasaules animācijas mekā Annecy, Francijā. Šajā festivālā būs Edmunda Jansona filma Roņu sala konkursā. Konkursu skatē festivāls jūnijā, bet pie mums 4. maijā Roņu salu varēs redzēt programmā tātad šīs te pasauli, un starp tām ir arī Lailas Pakalniņas dokumentālā filma Čau Rasma, kam ir tieši šajās dienās Nionā pasaules pirmizrāde, un arī mākslinieces Ievas Epneras īsfilma Atteikšanās, kas ir Oberhausens konkursā šobrīd. Tā kā tas ir tas, ko pasauli novērtē no Latvijas kino.
Nu, un tad tās būtiskas lietas, teiksim, no pēdējo gadu filmām Pētera Krilovas Spēles Latvija, kas ir filmetrāža dokumentālā filma par augstā kara laikiem un personisks stāsts, kā Pēters meklē pēta sava nodevība apsūdzētā tēva likteni, un kas ir atzīta pagājušā gadā Lielā Kristapā par labāko filmetrāžu dokumentālo filmu Latvijā. Tā kā šāds ir viens seanss. Tad ir tāds lielisks spektrs no Latvijas televīzijas filmu cikla Latvijas kods, kas ir īsfilmas dokumentālās par Latviju kā tādu. Mēs iedomājamies, ka tās būtu skaisti arī 4. maijā parādīt dažādus skatus uz Latviju. Tās būs 4 īsfilmas mazajā zālē rīta seansā. Un tā mēs pamazām, un pirmizrādes savukārt ir animācijas filmas, tātad 3 filmas no studijas animācijas brigāde un Nils Kapāna jaunā filma Marsietis, tātad leļu animācija. Un tad mēs pamazām tuvojamies vakar pirmizrādēm. Tas ir pirmkārt Olafam Okonovam ir filma 4x4 par brīvību. Tas ir tieši par šiem te vēsturiskiem notikumiem, par 4 deputātiem no Kurzemes, kas piedalījās šajā balsojumā par neatkarības deklarāciju un par visu šo vēsturisko periodu un kā tas līdz mūsdienām ir noticis. Vakar lielā pirmizrāde, savukārt lielajā zālē 7. vakarā ir arī, manuprāt, ārkārtīgi atraktīva filma, kur ir tik daudz sakritību, kā vispār var tikai apskaust, ka režisoram tā ir gadījies. Tātad jauna režisori Ieva Ozoliņa dokumentālajā kino debitē ar stāstu par savu tēvu. Filmas nosaukums ir Mans tēvs baņķieris. Viņas tēvs patiešām ir 90. gados bijis baņķieris, tātad 90. gadi, kad tieši Latvijas neatkarība nodibināta un sākās viss brīvais bizness un tam līdzīgi, un bija diezgan daudz stāstu par bankrotējošām bankām, spilgtākais no tiem Banka Baltija. Bet viena šāda banka bija Top banka, un šīs bankas prezidents bija šīs filmas režisors tēvs, un viņš 90 kaut kāda gada vienā konkrētā dienā pazuda vispār no pasaules ar cik tur miljoniem kabatā, ne ģimene par viņu kaut ko zināja, ne vispār neviens, pagājuši 18 gadi, viņš ir izsludināts Interpola meklēšanā, un tagad pirms dažiem gadiem parādās ziņa, ka Malaizijā vienā psihiatriskajā slimnīcā ir atrasts cilvēks, kas varētu būt viņš. Tā tad ir pagājuši 18 gadi, un meita brauc uz Malaiziju, pārbaudīt, un tas viss ir filmā, kā viņi satiek šo cilvēku. Negribu neko tā sakot atšifrēt, vai tas ir vai nav viņas tēvs, bet protams, ka tā tad, un ļoti bagātīgi filmā ir tā 90. gada sadaļa ar visu to ģimenes privātu arhīvu, ar fotogrāfijām, ar stāstu. Viņi ir intervējusi, teiksim, tajā laikā strādājuši cilvēks, visus tos banku uzraudzības dienestus visādus. Viņi ir pētījusi arī visu to, kā tas, un stāst, kā viņas tēvs no vienkārši padomu inženiera nonāca līdz šim te bankas prezidentam, kā viņš ir mainījies raksturā, kā viņš ir psiholoģiski mainījies, kā mainījušās viņa attiecības ar ģimeni, un, protams, jauna sieviete parādīsies un tam līdzīgi, viss kā klasiski, un tad vienā dienā vienkārši pazūd. Tā kā tāds pilnīgi jau detektīvs stāsts pats no sevis, un vēl tas, ka tas ir šīs te filmas režisors absolūti personisks stāsts. Un tad vēl, kad šī pirmizrāde būs beigusies lielajā zālē, tad vēl mums ir vēl 2 īsformāta pirmizrādes, 2 debitanti, jo pagājušajā gadā Nacionālais kinocentrs pirmoreiz izsludināja konkursu debijas filmu atbalstam. Tātad režisori, kas pirms tam nav filmējuši, un no šīm atbalstītajām spēlfilmām 2 ir gatavas īsfilmas, un tās mēs režisori Pēters Ķimelis un Agnes Laizāne. Tās tātad tiks izrādītas lielajā zālē vakar noslēgumā. Un vēl viens skaists akcents mazajā zālē pa vidu. Ināras Kolmanas jaunā filma Ručs un Norja, kas ir arī 4. maija tematikai lieliski piemērot. Tā pirmizrāde būs jau dažas dienas iepriekš 30. aprīlī, bet arī mūsu programmā man likās noteikti vajag ielikt tik ļoti skaistu stāstu par sirsnīgu draudzību starp vecu suitu sievu un jaunu japānieti. Pirmo reizi pa visiem šiem gadiem Latvijas filmu maratonā šīs jubilejas sakarā mēs esam izdomājuši aicināt arī viesus no kaimiņiem, lietuviešus un igauņus. Pirmo reizi Latvijas filmu maratona programmā ir vienas igauņu filmas, pirmizrāde Latvijā, un vienas lietuviešu filmas pirmizrāde. Tas būs mazajā zālē, 6. vakarā igauņu filma un 8. vakarā lietuviešu filma, lietuviešu dokumentālā filma par tādu pašu atmodas laiku pie viņiem apmēram, un igauņu pēdējā laika aktuālā spēlfilma 1944, kas drīz pēc tam, kādu nedēļu pēc tam būs Rīgas kino repertuārā redzama, tā kā tur tāda vietējā pirmizrāde. Tā programma, es teiktu, ir
parasti jau reklāmās to saka visām gaumēm, visiem vecumiem un tam līdzīgi, bet mēs tiešām par to arī domājam, lai būtu visdažādākajiem cilvēkiem, izlasot caur šo programmu, lai katrs sev tur kaut ko varētu atrast, un principā brīdina tomēr, ka tā kinoteātra atmosfēra ir tāda, ka ievelk, un ja aiziet uz to vienu seansu, tad ir risks un mūsu cerība savukārt, ka varēs palikt arī vēl uz kādu seansu. Tātad mums ir jābūt kad un kur un cikos? Jā, kā saka Fredis VB Brokstī, kur man jāiet? Tā tad jāiet ir 4. maijā, pēdējā no šīm 4 svētku brīvdienām, no 11. rītā kinoteātrī Splendid Palace līdz vēlam vakaram ierēķiniet līdz tumsai, jo pie tumsā sāksies brīvdabas seanses priekšpagalmā. Kinoteātris Splendid Palace abās zālēs.